Sveiciens atkal no Ceļo Rediju. Kā jau redzat pēc nosaukuma, mēs ar Laumu turpinām ceļot pa Norvēģiju. Šobrīd esam piestājuši vietā, ko sauc par Odālu. Šeit lādējam šobrīd automašīnu. Un jā, šī ir vieta, kur cilvēki brauc slēpot, kur ir ļoti daudz visādas kabīnes, slēpošanas trases un vienkārši skaista daba. Bet šī vieta nebija mūsu galamērķis. Mums vispār šeit nav tikai galamērķis, mēs vienkārši braukāsim pa vietām, kur neesam bijuši. Un nākamā vieta mums plānojās Oda, kur ir pa ceļam daudz ūdenskritumi un vēl visādas vietas, kur arī atrodās Troļa mēle, uz kuru gan mēs šoreiz nekāpsim, jo tam vajadzīga atsevišķa diena. Bet jā, skatāmies, kā mums šodien ies. No ko braucam mēs jau? Ēdam Norvēģijas saldējumus. Un tūlīt kaut kad drīzumā jābūt ir vienam ūdenskritumam. Arī jau var redzēt priekšā, kā ūdens šķīst. Paskatās. Skatās tagad pa kreisi. Wow! Ho, ho, ho! Ir bišķīt, nē. Un tagad skatāties atkal pa labi. Lauma gatava, ko? Gatava. 1, 2. Wow! Un šis ir dviņu ūdenskritums. Kā redzat, tur ir 2. Te ir ļoti daudz arī turisti jau sabraukuši. Nereāli daudz pilns parkings. Jautājums, kur mēs noparkosim? Vietu atradām, kā redzat, elementāri. Un iesim apstīties ūdenskritums, parādīsim jums. Pastīsimies paši un pabaudīsim skaisto laiku Norvēģijā. Tagad lieta tāda ir, kad te ir mitrums pamatīgs, jo, kā redzat, ūdenskritums šoreiz ir ļoti, ļoti liels. Pagājušais Lauma, kad šeit bijām, galīgi nebija tā, galīgi nē. Ej, tu nost! Ko? Skaisti, vai ne? Man, ja godīgi, ir vienkārši baisi apzināties to, ar kādu spēku tas ūdens gāžās lejā. Jo, ja ieskatās tur, tad viņš vienkārši mutuļo. Tur ir tāds spēks, tur ir tāda lavīna. Un, jā, tagad tieši tas laiks, kad sniegs kūst. Un vasaras sākums ir labākais laiks, kad nāk skatīties ūdenskritumus noteikti. Tā vēl viena lieta, kas man ienāca prātā, kurāt izdarīt, ir iebrist iekšā. Atvēsināt pēdus. Grib arī redzēt, cik tas ūdens ir augsts. Diezgan. Bet cik forši. Ej, tu nost. Cik labi sajūta pēdām. Tā kā jā, laižam tālāk. Tā, dodamies tik tālāk uz Odas pilsētiņu, bet atkal mums šeit ir ūdenskritumi, skaisti skati. Tuvojamies pilsētai, un šeit no manīm pa kreisi ir tā vieta, kur mēs ar Laumu kāpām augšā ledājā. Šobrīd var redzēt, cik tur daudz sniegs ir šādā gada laikā. Ja mēs bijām tur lieldienās pagājušajā gadā. Jā, bet pasties visur ir sniegotie kalni. Sniegs ir visur. Tātad mēs tikko esam iebraukuši mazajā pilsētiņā Oda, un te ir tiešām tik gleznaini. Pastieties, šīs te visas ainaviņas, ūdenskritums tur. Visi tie lielie ūdenskritumi pa ceļam, tas tiešām ir ļoti, ļoti skaisti. Un šis ir ļoti labs galamērķis, ja jūs vēlaties redzēt šo fantastisko dabu, it īpaši vasarā. Kā jau Lauma minēja, šī vieta ir tik gleznaina, un mēs sapratām to, ka negribam laist šo iespēju garām šeit, šajā ezerā pie Odas pilsētiņas papeldēt ar supa dēļiem. Un kā jau redzat, Lauma ir procesā pumpējot to. Un tūlīt pat jau dodamies iekšā un baudām šo fantastisko laiku šajā fantastiskajā vietā un tā tālāk. Supadēļi gatavi. Tas ūdens gan ir augsts. Tas nav siltākais ūdens noteikti. Augsts. Ļoti augsts ūdens īstenībā. Bet, kas sals kājas jau. 1, 2, 3. Jā, negrib. Tur viņš lēdāja nav. Šitā jūs negribat.
Reāli skaisti īstenībā. Nu ko? Paskatās, kur mēs esam nonākuši. Tie ledāji. Iedomājieties, mēs tur kāpām augšā, ko? Īstenībā pa to pašu virsot neredz, jo tā ir aiz stūri. Tas ir čau, tur uzkāp. Nē, es studēšu video noskaties. Mūsu supa pelda beigās izvērtās tā, ka uznāca vējš, uznāca makoņi un kļuva ļoti augsts. Līdz ar to tur ezera vidū ir pa kādiem 10 grādiem augstāks nekā šeit. Bet kopumā tāpat viss bija ļoti forši un pa nelieliem viļņiem tomēr tikām krastā un viss ir kārtībā. Katrā ziņā ļoti forša lieta, ko darīt. Ņemot vērā, ka projām ir ļoti silts un esmu vairāk uzskars pēc supošanas, es riskēšu to šo vēlreiz izpildēties. Ak, Dievs! Tajā augstajā ūdenī. Viņš tiešām ir ledus augsts. Viņš ir. Ak, Dievs, es nevaru skatīties. Es arī apdomāju, varbūt iet, bet izskatās baigi traki. Kā ir? Tāpat kā ziemā, principā. Ziemā ir tikpat augsts. Jā, ūdens temperatūra ziemā nemainās, ne? Bet gribas vēl. Ak, Dievs. Būs riktīgi norūdījies. Kādas ir sajūtas? Es pat nestāju, bet priekšā cik augsts. Labi, tie, kas peldā ziemā, tie zina. Jo tas ir tiešām kaut kas līdzīgs. Ej, tu no. Lama. Lama arī gatava doties peldēties, un viņa tikko teica, vienīgais, kas ir motivēja, ir tas, ka... Es neteikšu. Viņa grib čurāt. No. Kā jūs domājat, viņa iepeldēs vai ne? Ko? Nu, davai, kā jūs domājat, sakiet? Pēc tam ierakstiet komentārā savu domu. Es piepalīdzēšu tev. Piepalīdzēšu. Aiziet! 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 Es nevaru gaidīt. Skatītāji gaida. Nešļāk no visu. Aiziet! 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 Ne tik tālu nepeld trakais, apakaļ. Tik tālu nepeld, tur taču nereāli augsts. Kāpēc pipļaks? Vai tā nebija tā vērts? Šļakstīgs, nedrīkst. Bet kā bija? Bija labi. Bija labi, ja? Lama. Nevar izturēt, ka man šļakstīgs visu. Ja bija labi, tad viss kārtībā. Viens tā nedara. Bet bija labi. Augsts? Huligans. Nē, tagad nav augsts. Ies otrais? Nē. Katrā ziņā, ja jūs vēlaties peldēties Norvēģijā, jums ir jākļūst par ziemas peldētājiem, gribot, negribot. Tas gan bez variantiem. Labi, mēs laižam tālāk. Tātad mēs esam pa ceļam uz Eidfjordu un ieraudzījām, ka te ir kārtējais, skaistais Norvēģijas labierīcību paraugs, kas ir ārkārtīgi dizainīgs un ārkārtīgi skaisti integrējies dabā. Tad bija jāapstājās, lai apskatītos kādas. Nu šoreiz mums te ir toaletes, publiskās toaletes. Lai cik smieklīgi tas neliktos, tad tiešām var doties uz Norvēģiju, lai vienkārši apskatītu, cik skaisti var uztaisīt labierīcības. Tā jau pati vieta izskatās ļoti skaisti tiešām. Nē, neizstāst diezko labi īstenībā. Man tā arī neizstāst diezko labi. Nu, es teiktu, ka šīs toaletes izskatās daudz labāk no ārpuses nekā no iekšpuses. Jo te nav likts uzsvars uz to, ka tev ir patīkami atrasties tā kā iekšpusē labierīcībām. Bet pati ēka noteikti ir ļoti interesanta un skaista. Es
skaistā vietā. Ir jau tikpat kā vakars, taču mēs esam piestājuši pie tāda liela ūdenskrituma ar nosaukumu Våringfossen, kas izrādās ir viens no iespējīgākajiem ūdenskritumiem Norvēģijā. Un te mēs esam atbraukuši pie Fosslī Hotel, un te ir izveidoti vairāki skatu laukumiņi, kur šos ūdenskritumus var apskatīties. Ārprāts izskatās bailīgi, viņš tāds uzbūvēts virs kraujas. Ak, mans Dievs! Ak, Dievs! Mēs viņu nemaz pa gabalu neredzējām, paskaties. Ak, šausmas. Man reāli vēders sagriezās te nākot. Sniegs arī vēl ir, jā. Ak, Dievs. Ja jums bail no augstuma, tad griezīsies vēders 100%, tā kā man. Šausmas. Te visur pa šķirbām var redzēt to, ka tu esi ļoti, ļoti augstu gaisā. Ak, Dievs! Ak, Dievs! Tās emocijas ir tā kā, es nezinu, tā kā lidotu. Tā kā kaut kādā pasakā, jo tie ūdenskritumi viņi no visām pusēm nāk. Man vienkārši es stāvu, man griežās iekšas un ir īstenībā riktīgi bailīgi iet gar šo malu. Bet ārkārtīgi skaisti. Ārkārtīgi skaisti, tiešām tā kā pasakā. Tas nav vienkārši kaut kāda ūdenskrituma apsties un viss. Nē, te tiešām ir ko redzēt. Un lieta tāda arī, ka te ir izbūvēta visur platformas. Tur no katras puses var redzēt, kā viņš izskatās. Gan tur, gan tur, gan tur. Un interesantākais, kur lama lies pāri, ir tilts Kraujai. Pastīsimies, kā viņai tur sanāk. Tā mēs esam nonākuši līdz tam tiltam. Ja godīgi, man ir riktīgi bail iet pāri, jo man vienkārši rebst galva. Bet mēģināsim, tas ir izaicinājums. Bet īstenībā tu nevari īsti neskatīties lejā, jo tu vienkārši redzi to skatu visapkārt savu. Es nesaprotu, kā cilvēki var šo trepi noiet bez galvas reiboņiem un bez bailēm, jo man reāli ir sajūta, ka es būtu piedzērusies. Man ir jāturās pie margām, un es arī nesaprotu, kāpēc ir jābūt tiltam apakšā tādām kā spraugām, lai es papildus redzētu to, cik augstu es atrodos. Tā ka mans plāns neskatīties lejā vienkārši nestrādā, jo tu to leju redzi visur. Un, jā, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti, bet sajūtas arī ir ļoti ekstrēms. Nu, man vismaz. Kāpēc šādi? Tāda sajūta, ka viņš atvērsies. Viņš ļoti, ļoti kratās man. Viņš ļoti kratās, tas tilts. Vai? Nē. Bet? Man ir neumolīgi. Es ceru, ka jūs nebaidīsieties kā lauma nākot šeit. Bet jā, ja gribas kaut ko tādu redzēt, tas ir jādara, ir jānāk. Bet nu tiešām ļoti, ļoti iespējīgi iet. Žēl, ka te ir ciet. Tālāk mēs netiekam, diemžēl, neko darīt, bet tur ir ļoti smuki. Tā kā cerams, ka jūs brauksiet, te jau būs atvērts. No ko izskatās, ka šī diena mums ir jānoslēdz. Un pa lielam es gribētu nosaukt par laumas dienu, jo viņai bija tik daudz, kas jāpārvar. Kā augstā ledēnā ūdens pelde un šis trakais tilts pāri šai briesmīgai aizai, vai ne? Jā, tas tiešām bija pārdzīvojums, bet tas bija tā vērts, jo tās sajūtas, ko jūs te gūsiet, ir vienkārši fantastisks. Un ir labi pārvarēt savas bailes, vai ne? Protams. Bet jā, paldies, ka skatījāties. Un tiekamies jau nākamajās sērijās. Čau! Atā!